Rožē, pārstāvu kompāniju Vērtīta celtniecība, Somijas korporācijas uzņēmums Latvijā, lielākais būvniecības, un šodien mēs runāsim par projektu Stendes ielā 5. Projekts atrodas Šampeiterī, ļoti zaļš rajons, apkārtēji apbūve ir vai nu privāta mājas, vai nu ēkas ar 3, 4, arī nedaudz 5 stāvu apbūve. Un tas uzliek uz mums to uzdevumu šo te ēkas organiski veidot šajā te vidē. Un jau pārnās ar Rīgas pilsētas būvvaldi mēs nācām pie secinājuma, kad apbūve jāveido saglabājot šo te Stendes ielas ēku rokrakstu, kurā visas ēkas ir izvietotas ar galva fasādēm pret Stendes ielu. Un tāpēc varbūt tās ir tieši redzams šis risinājums, kad ēkai ir tā kā 2 būvapjomi pret Stendes ielu, un kas it kā turpina šo te rakstu, kas ir tieši raksturīgs Stendes ielai. Tādā veidā arī šī ēka radīta. Projekta realizācijas veikšanā bija iesaistīti mūsu darbinieki Guntis Mucinieks un Konstantīns Šmarkovs. Projekta autors ir Ivar Jākapsona darbnīca, un galvenie būvņēmēji ir būvfirma Aura, betonēšana darbos, komunikācijās Siltuma jums, AEZ, Elektrība, A-būvnieks, DJ grupa un Og Windows Factory. Jāsaka, kad varbūt mums veicās nedaudz raitāk, kā šeit kolēģi runāja par Strelnieku ielu. Būvniecības ilgums nedaudz vairāk par 1 gadu ir. Izmaksas ir nedaudz vairāk par 2,5 miljoniem eiro. Un ēkas kopējais laukums ir gandrīz 5000 kvadrātmetru. Par tehniskiem risinājumiem varbūt tās vairāk pamaturtie pāļi. Ēkas karkas ir monovidais dzelzbetons. Varbūt jautājums, kāpēc tas ir tā? Tas dod vairāk brīvu roku, teiksim, veidojot šos te dzīvokļu plānojumus maksimāli efektīvi, ja, maksimāli funkcionāli. Un tas ir tieši tas, ko pieprasa šobrīd tirgus, ko pieprasa gala patērētāji. Viņi pieprasa, lai šie dzīvokļu plānojumi būtu ļoti pārdomāti, ļoti funkcionāli un lai nebūtu vienkārši jāmaksā par kādām liekām platībām, kvadratūrām, ja, kas, protams, uzreiz paceļ šī īpašuma cena, ja, un īpašums vienkārši, ir dārgs klientam pirkšanas brīdī, un, protams, arī dārgs klientam vēlāk dzīves laikā, ja, jo vienkārši nepieciešams ir apsildīt un apsaimniekot liekas platības, un tāpēc arī šāds risinājums tika izveidots. Bez tam ļoti liela, teiksim, vērība tika pielīta tieši šiem risinājumiem, kas ir starp sienām, starp dzīvokļiem. Šeit ir speciāls risinājums, kādā veidā mēs veidojam šīs akustiskās sienas, varētu pat teikt tā. Tas ir veidojam no silikāta bloka mūri, ja, kuram ir lielāka masivitāte. Un abās pusēs tiek likts šīs te akmens vatas barjeras papildus un dubultā reģiša apšūms. Un faktiski mēs esam arī veikuši mērījumus akustiskos šādam te reālām kvantitīvam elementam, un faktiski mērījumi parāda, ka šī te ir skaņas pretestības 60 decibeli, ja, pie tā, kas tiek prasīts kā minimālais 55, ja, faktiski daudz labāk. Protams, cilvēki grib pērkot šādu dzīvokļus, vai arī šie te risinājumi būtu maksimāli veiksmīgi. Tālāk arī ir veidot saviekamie balkoni, ja. Šeit var nedaudz arī redzēt, kādā veidā tas tiek risināts. Patiski tiek risināts tāpēc, lai pirmkārt arī izslēgtu šos te augstuma tiltus, ja. Patiski balkoni nost no ēkas konstrukcijām, patiski jau, un šeit ir pilns siltumizolācijas slānis starp ēkas balkonu konstruktīviem elementiem un ēkas pašas sienām. Runājot vēlreiz par komunikācijām, es domāju, daudz lietas ir pazīstams. Pirmkārt, tie ir nepieciešamība veidot uzskaiti, ja, gan augstiem, gan karstam ūdenim, kas tiek nodrošināta veidā, kad visi skaitītāji ir pieejami apsaimniekotājiem no koplietošanas koridora. Ja. Tas jums nav jāiet iekšā dzīvokļu, apsaimniekotājiem nav jātraucē kaimiņi ar kaut kādiem zvaniem un prasībām. Ūdens skaitītāja rādījums, viss ir pieejams no ārpuses. Ja.
Tā pašā skaitā arī visi apkuras skaitītāji pieejami no koridora, arī klopētošanas, kur apsaimniekot atver šo skapu un novust visi skaitītāji radījumi, tādā veidā netraumējot šos iedzīvotājus ar šīm lietām. Būtiska lieta arī video novērošana, tā ir veidot ēkas perimetru klopētošanas telpās, arī kāpņu telpās un pazemes stāvvietām. Dati tiek saglabāti arī G4S datu saglabāšanas sistēmā, tā kā var attīt apakaļ vairākus mēnešus, ja, un ja kādam kaut kāds bijis konflikts, vai no, teiksim, ar mašīnu kaut kas noticies pagrabā, vai vienkārši kāds kaut kas uzvalsts kaut kas, ja, visi tie dati ir pieejami, un tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem. Vēl nedaudz pievēršties komunikācijām par veidināšanas lietām, te arī kolēģi pieskārās, un tā ir viena no tādām sensitīvām lietām, kur faktiski ir diezgan vāji reglamentēti šobrīd ar Latvijas bunnormatīviem, vairāk tas reglamentēs labo praksi. Jāsaka, ka bez tādām standarta ventilācijas sistēmām mēs arī ierīkojam tā saucamo gravitācijas ventilācijas sistēmu, kas ir atrodas dzīvojamās istabas un virtuves zonā, un tādā veidā nodrošinās šo te pastāvīgu tomēr gaisa apmaiņu telpās. Tad problēma jau tāda, ka lielākoties risinājumi paredz to, ka tiek veikti vai nu šie te atvērumi aiz radiatoru, kā iepriekšējā projektā, vai, teiksim, tiek veidot šie te airfresh, ja, bet gaiss var tikt iekšā, bet viņam vajag kaut kur arī tikt ārā, ja, un tad vienīgais veids, kā tikt ārā, ir, kad jūs iedarbināt kaut kādu ventilācijas sistēmu toaletē, ja, vai iesadat virtuves nosūcēju, bet, šī gadījumā šī minimālā cirkulācija dzīvoklī tiek nodrošināta šo gravitācijas sistēmu. Neteikšu, šā sistēma ir ideāla, ja, bet tā vismaz nodrošina pietiekoši labu komfortu līmeni, kā rāda praksa. Nedaudz arī fotogrāfijas no mūsu objekta. Šeit arī redzams, kāds objekts izstās beigās, redzat, ka šeit apkārt daudz koku ir, zaļa teritorija. Mēs tam visam piegradām lielu vērību, visi koki tik maksimāli saglabāt un ieintegrēt šajā vidē. Pazemes parkinga risinājums, ja, šeit redzēt, kad tiek nodrošināti šie atvērumi, ja, tādā veidā tiek nodrošināts ugunsdzēsības prasības un papildus ir iekārtots arī atsevišķi noliktavas iedzīvotājiem. Tas ir ļoti aktuāli, varētu teikt, jo, kā es teicu, dzīvokļu plānojumi ir ļoti racionāli, ja? Platības varbūt tās nav lielas, ja? Dzīvokļiem, tāpēc atsevišķiem cilvēkiem, kuriem ir vēlme nolikt riepas vai kaut kādas citas lietas, ja? Tomēr jāpiedāvā šī iespēja pagrabā, labās sausās telpās, ja? Slēdzamās šīs lietas nolikt. Šeit redzams arī, varbūt vairāk tas objekkārtēm, šie koki saglabātie visi. Un runājot par šiem pārbaudēm, kuras arī mēs esam veikuši 3 veidu pārbaudas, tas ir ēkas gaisa caurlaidība, ēkas termogrāfija un arī ir saņemts ēkas energosertifikāts. Šeit redzēt termogrāfiskos mērījumus. Patiski tās ir tās lietas, kas ļauj mums kontrolēt arī mūsu apakšuzņēmēju darbu. Protams, kad apakšuzņēmēji pabeidz, teiksim, logu ierīkošanu, fasādes ierīkošanu, no ārpus viss izskatās ļoti skaisti, ja, un ļoti jauki, ja, bet tomēr ir ļoti vērtīgi, ja ir šī pārbauda termogrāfijas tik sevišķi, ja, kas parāda varbūt tās kaut kādas tādas acīm neredzamās, ja, nianses, ja, kurās tomēr ir kļūdiņas bijušas apakšuzņēmējiem. Un tas ir ļoti spēcīgs arguments, lai runāt ar apakšuzņēmējiem šīs kļūdas nekavēties novērst, ja, nevis gaidīt, kad eksploatācijas laikā klientiem parādās kaut kādas problēmas. Šeit arī ir ēkas energoefektivitātes rādījumi. Tās ir, protams, arī nav lielas prasības, tās nav A klases vai B klases, tā ir normāla C klase, ja. Protams, man ir savs ļoti subjektīvs viedoklis par šo normatīvu, ja, un kā tas tiek veidots, man liekas, nav pārāk veiksmīgs, daudz veiksmīgāks Igauniem, ja. Vēl jāsaka, kad mēs visus dzīvokļus būvējam ar pilnu iekšēju apdari, ja, iekšējās apdares risinājums ir iespējams mainīt būvniecības laikā, bet tas dod to, ka tas izslēdz varbūt tādu diskomfortu, ja, kad ēka tiek nodot eksploatācijā un pēc tam nemitīgi tiek veikt kaut kādas borēšanas, zāģēšanas un tādā veidā traumējot kaimiņus. Ja. Protams, tas ir galvenais jautājums, ja, jo, teiksim, Lietuvā
lielākoties no ēkām tiek nodotas tā saucamo balto pavēku apdari, ja, un tālāk, lietuvieši par cik viņi ir automehāniķi, ārsti, ja, un celtnieki, tad viņi paši vienmēr pabeidz ēkas, un tas viņiem tā kā standarts ir. Mūsu galvenā misija būtu šajā projektā būja radīt, teiksim, tādu projektu, kas būtu pievilcīgs ģimenēm, pievilcīgs mūsu iedzīvotājiem, būtu zaļā vidē, harmoniskā vidē, un lai viņiem tur būtu jauki dzīvot. Paldies! Paldies!